Mārtiņš Starks šobrīd vadībā Latvijas autokrosa čempionāta braucējs, titulēts braucējs. Latvijas, ja nemaldos, ne, bet Baltijas autokrosa čempions. Tā nebija. Pēc tam aiziešu noprasīšu vēlreiz, bet Jānis Orbidāns beidzot ir ierindā. Cīnās ar Krobiņu šobrīd par startu, viss ir skaidrs. Lai gan patiesībā sakot, poltiesā ir skaidrs tikai tad, kad finišu karot ieraugu. Un četri apliek var iedot pat tevi apliek. Un sačakarēt, pasākas ir kārtas sajaukt. Starks pirmais, Krobiņš otrais, Orbidāns trešais, Molorovs ceturtais un Viguls debitants piektajā vietā šobrīd. Mārtiņš Starks esam grāvis šokaraplī. Aleks Molorovs arī šobrīd dodas šokaraplī, lai gan visi viņam nevēl piepēru un jocīgāk kustībām. Krobiņš otrais, Molorovs trešais, Orbidāns ceturtais. Orbidāns tagad par sevi domā, nevajadzētu par BMW nokast. Un gan jau to arī izdarīt. BMW ir bišķiņ grūti, kamēr slītumā ar BMW ir grūti, bet tad, kad ir sakars, tad BMW slido. Tāp mēram varētu uzskot, ja pasāļi rakstot. Viguls iebrauc žakarī. Šobrīd neko neiegūstot īstu. Debitants ir debitants. Jāmācās braukt, jāmāk atrast pareizo ātrumu. Bet tas viss nāk ar laiku. Mārtiņš Starks esas pirmais šobrīd. Kā teikt mani brāļi komentētāji lietuvieši. Tā viņš tur arī bailē. Viņš ir šobrīd pirmais, Krobiņš otrais, Molorovs trešais un Orbidāns ceturtais. Un Orbidāns spēs ar kādām problēmām, aizpēc garām nolūkam ar Rēdelam un pacelis par pozīciju augstāk. Molorovs vēl iebrauc valnī ritīgi. Arī Orbidāns iebrauc valnī. Bet Orbidānam tas pasākums izskatās bišķi nesāpīgāks nekā viņa konkurentam. Un toties kādu otrādu un šobrīd izveidos Mārtiņš Starks. Un pagaidām liekas, ka poltiesā šodien nevienam braucamē neesmu redzējis tik lielu otrādienu. Mārtiņš Starks šobrīd pirmais, Krobiņš otrais un Orbidāns trešā pozīcijā. Īstenībā šobrīd vairs nav ko teikt, tāpēc, ka tiešām ļoti liels pārsvars Mārtiņš Starks izpildījumā, Krobiņš otrais, nekur bez variantiem. Mārtiņš Starks vienkārši lido tā kā raktiņa. Galvenais, lai to neatkārtojās upescīm problēmas, kad tiks atļauts pusfinālā savu braucienu, stāv pirmā Rīgā un beigās degvielu sūti izbeigās. Tas nebūtu vajadzīgs šobrīd. Viguls tomēr mācās šobrīd prasa, mācās sevi, mācās mašīnu. Viņam starp nemaldos pirmais brauciens un pagājušā kvalifikācijā mēs viņu neredzējām. Mārtiņš Starks pirmais, Krobiņš šeit pietuvojums, bet šobrīd otrais. Un trešā vietā Jānis Orbidāns. Jānis Orbidāns bija domājis šodien klātās arī uz krosu ieskaitību, bet diemžēl viņam nevajadzēja šeit pasniegt. Tāpat krosā mēs pūs mašīnas vēl šodien pazaudējām. Rikard Kains arī bija tagad aizdomājis, ka krosā vajadzētu braukt par to salūtu no Rikard Kaina puses, bija gājās, kurš tā kā pats negribēja šodien braukt. Un mocīt mašīnu. Un tas ir finišs, un finišā liekas, ka pirmais bija Krobiņš un otrais Starks. Orbidāns būs trešais. Un pēc tam arī visi pārējā. Tagad aizmies, būs vēl interesanti.